sveicināti Libralurs zīmola kanālā. Mani sauc Huberts, un no šīs vietas mēs jums rādīsim visas mūsu ēsmas, pamatmetodas to aprīkošanai, kā arī to, kā tās uzvedas ūdenī. Mēs vēlamies jums sniegt pamatīgu zināšanu devu, lai jūs vienmēr dotos pie ūdens sagatavoti, zinot, kā pareizi lietot mūsu ēsmas. Pēdējos video mums bija prieks jums parādīt mūsu jauno Predator sēriju. Šodien ir pienācis laiks bass sērijai. Nesen arī mūsu YouTube kanālā parādījās video, kas ievada tieši bass sēriju, kurā mēs apsolījām iepazīstināt ar katru ēsmas modeli no šīs sērijas. Parādīsim jums, kā to aprīkot, kādas zivis ar to var noķert, kā arī to, kā tā izskatās ūdenī. Un šodienas sērijas galvenais varonis būs Bass Crazy Twisted Worm. Sāksim! Izņemsim vienu no esmiņām no iepakojuma, kurā atradīsiet 8 mūsu gumijas. Un te mums jau ir Bass Crazy Twisted Worm, kas ir veseli 14 cm garš. Šī ēsma sver tikai 6 gramus, tāpēc varam izmantot plašu aprīkojumu klāstu. Mēs to droši varam papildus nosvērt, lai ar šo ēsmi tiktu līdz vietām, kur slēpjas plēsīgas zivis, piemēram, zandarti vai līdakas. Tā ir izgatavota no neticami izturīga, elastīga materiāla, kurā papildus ir izmantota sāls un krila aromāts. Tas nozīmē, ka pat vispacīvākie plēsēji, pat ja tie nebarojas, nepaiet garām tieši šai ēsmai. Bass Crazy Twisted Worm šobrīd ir pieejams pat 12 efektīvās krāsās. Pateicoties tam, mēs vienmēr varam pielāgoties apstākļiem savā ūdenstiltē. Turklāt Libralures vienmēr ieklausās makšķerniekos, tāpēc šeit atbildam arī krāsu cienītājiem. Pateicoties tam, mūsu piedāvājumā ir šāda krāsa, kas noteikti iepatiksies daudziem makšķerniekiem, bet jo īpaši zandartiem. Labi, pāriesim pie Bass Crazy Twisted Worm apbruņošanas. Šeit mums ir atvieglojums, jo šī korpusa vidū ir tāda plankumiņa, kas norāda, kur vislabāk iedurt āķi. Šeit mums ir krāsa 004, kas ir aprīkota ar galviņu čeburašu. Kas ir forši, tieši šos modeļus varam apbruņot ar ļoti vienkāršām apbruņošanas metodēm. Šeit mums ir čeburaška, bet var izmantot arī džiga galviņu. Tūlīt parādīsim, kā šī ēsma uzvedas, kad tā ir aprīkota tieši šādā veidā. Pateicoties tam, ka šai ēsmai var izmantot offseta āķus, mēs varam atļauties šāda veida kombinācijas. Katra galviņa piešķir šai ēsmai interesantu spēli. Pateicoties tam, mums vienmēr būs kaut kas oriģināls, ko plēsēji vēl nav redzējuši, un tieši tad viņi vēlēsies uzbrukt tam, ko mēs viņiem pasniegsim tieši deguna priekšā.
Atcerieties, ka šajās ēsmas ir izmantots peldošs materiāls. Paskatieties paši! Dažreiz ir tā, ka šie plēsēji vispār nevēlas pacelties no grunts. Un tieši ar šādu risinājumu nāk nedrīk tipa montāža. Šeit tieši Krazīt Visted vormtārps krāsā numur 17. Ļoti spilgts, ļoti labi redzams. Šādu mānekli mēs varam vadīt ļoti zemu, pat vilkt pa pašu grunti, bet pats galvenais, mēs varam to atstāt uz grunts, un tādējādi pat visgausākie plēsēji varēs uzbrukt mūsu mānekliem. Apskatīsim, kā tas izskatās tagad ūdenī. Un te mums ir 006. Krāsa aprīkota ar jig-rig metodi un papildus offseta āķi, kas iznāk ārā brīdī, kad plēsējs uzbrūk mūsu mānekliem. Šāds aprīkošanas veids ļauj mums makšķerēt, piemēram, situācijās, kad ūdenī ir ļoti daudz aizķeršanās vieta. Tas ļauj mums piekļūt plēsējiem, kuri bieži vien tiek slikti apmakšķerēti. Brīdī, kad citi makšķernieki zaudē savus mānekļus, mēs varam tieši šādi ar jig-rig aprīkotu Krazīt Visted vadīt cauri ūdenim. Turklāt mēs piešķirsim šim māneklim interesantu kustību un efektīvi ķersim lielus plēsējus. Apskatīsim tagad, kā tas izskatās ūdenī. Tas arī viss par Krazīt Visted vorm mānekli. Ja tev nepieciešama vairāk informācijas, ieskaties mūsu mājaslapā www.libralures.com. Tur atradīs aktuālo katalogu ar visiem mūsu mānekļiem, kas ir pieejami un drīzumā būs pieejami. Papildus tur vari apskatīt arī pamatmetodes, kā aprīkot mānekļus un doties pie ūdens ar mūsu produktiem. Uz tikšanos nākamajā sērijā!